mēs ražojam saturu, vienalga podkāstā, ir kaut kas, pret ko mēs mēram. Un jūsu gadījumā tas ir jūsu message. Tā ziņa, ko jūs gribat iznest. Un tad būtībā, ka uzrodas jautājumi, uz kuriem man nav atbildi, bet īstenībā atbildi ir jūsos iekšā, tad jūs viņu mērat par to jūsu message. Kā jūs gribat iznest tālāk caur video to ziņu? To tēlu, jā. Tēls, message, vīzija. Cilvēkam arī, ko mēs gribam pateikt ar to. Jā, ko jūs gribat ar to pateikt, tieši tā. Kā jūs gribat, lai jūs uztver? Tas jau īstenībā, tas, ko mēs cenšamies nokontrolēt, īstenībā to, kā jūs uztvers. Jā. Un to, kā jūs uztvers, ir tas, ko mēs tagad cenšamies pēc idejas uztrāpīt. Bet to jau nevaram spēlēt kaut kādu iedomāt. Mēs jau esam tādi, kā mēs esam. Tā arī, lai mūs uztver. Tas ir tas jūsu message. Jā, mēs jau tāpēc arī mēs gribam kaut ko pateikt, jo mēs, tā kā mums pateikt drosmes būt tādiem, kā mēs esam. Šo visu grib sadalīt 3 daļās. Tā, lai mums ir vieglāk sarāk, mēs baigi mētāsimies apkārt pa tēmu. Ir viss, kas ir pirms. Šie visi darbi, kurus iesaku darīt pirms tam. Apdomāt, tie visi tādi sagatavošanās darbi, šajā ziņā arī tie ir digitālie darbi, plakāti, kaut kādi jau teksti, tēmas, viss kaut kas iet jau zem pirms. Tad mums ir šī daļa, kas ir visīsākā, bet uz to īstumā visi iesprings. Tā ir pat tā filmēšanas diena, jo tad īsti mēs baigi neko vairs nevaram mainīt. Ideāli mēs jau esam izdarījuši šo visu sagatavošanās darbus. Mēs varam visu mainīt, bet tajā pašā laikā, ja mēs filmēšanas dienā visu kaut ko sākam mainīt, tas nozīmē, ka tas iekavējās, kaut kas nenotiek, ir vairāk operatori mums tālpā, tas nozīmē, viņi tur tikai sēž un, tā teikt, urbiņu degunu tā vietā, lai mēs varētu jau kaut ko darīt. Jā. Tāpēc šis ir savā ziņā ir svarīgi, viss tas, kas tiek izdarīts pirms tam. Vēl svarīgāk šis ir tiešraides. Būtībā viss, kas izdarīts ir pirms tam, ir tas, kāda būs tiešraide. Mūsu gadījumā nav tiešraide. Tādā ziņā, tas kā, tā daļa atkrīt, tas nozīmē, ka mums ir visādas pauzes, un iespēja nokoreģēt vēl sarunu laikā ar visu kaut ko. Tiešraidē to nevar izdarīt. Tiešraidēs būtībā that's it. Iedarbināja mašīnu, tagad jūs braucat. Cerēs, es saku, tiešraidē kaut ko mainīt, tas ir tā kā braucošai mašīnai riepu mainīt. Var, jo ir tie arābi, kas uzmet uz 2 riteņiem, tad tur izliecās pa logu un maina, bet, tas tā kā, no malas var būt kruti, jā. Jā, un tad visi, kas ir pēc darba. Pārsvarā tie ir saistīti ar izziņošanu. Jūs gadījumā tā būs vairāk izziņas. Jā, tas viss, ko mēs darām pēc tam ar to materiālu, kas ir un ka mēs komunicējam uz āru. Šis ir visvieglākais frameworks, kā es varu pastāstīt visu, kas ir pirms, esošajā filmēšanas dienā un viss, kas ir pēc tam. Montēšana iekļaujās tajā trešajā. Tas iet jau šeit, jau montāža iet jau pēc tam. Jo tas ir tas, ko mēs darām ar to materiālu, kas ir saražots. Tā kā jums šī ir pirmā pieredze, kad jūs sākat ražot šādu veidu materiālus, tad mēs daudz laika savā ziņā pavadījām arī pirmajā tikšanās par to vīziju, par message, kas sevī ietver iekšā arī to pašu, to vizuālo, kas iet kopā ar message. Tas nozīmē, kādas krāsās jūs gribat parādīties. Varbūt tas man pat palīdzēs šitā izdarīt. Šī ir epizode, piemēram, garā epizode. Šī ir ievada daļa. Šīs ir nobeigums. Būtībā ir intro, outro un pa vidu ir tas, ko nosauksim viņu par podcastu. Šī daļa ir tas, kas ir jāizdara mājas darbs pirms tam. Un šī var darīt arī pēc tam. Vienkārši montāžu mazliet ilgāk mums iet. Bet, ja izdodas jau laicīgi padomāt par to, kā mēs gribam sevi pozicionēt, tad tas uzdevums ir šeit. Tas nozīmē logo, nosaukums, krāsas. Jūsu gadījumā tas, kā jūs iztīsieties kadrā, tas, kā mēs telpu sakārtojam, tas viss iet iekšā, tā kā šeit. Jo ar pirmo filmēšanu mēs nevaram daudz ko paredzēt, jo mēs nezinām, kā jūs ierunājat, kāds būs diskusijas un kāda būs kopējā dinamika, ja mēs to nenotestējam. Nozīmē, ka arī daudz atbildes no šī mums būs pēc tam. Jā, bet ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam apmēram jau pirms tam jau izdomāt. Ja jūs atnākat, piemēram, tādā tumšākā apģērbā, tad skaidrs, ka mēs varbūt nemetam mega super krāsains varbūt ar intro, jo jums tā noskaņa mazliet citādāk ir. Bet ja jūs esat tur atnākat pumpainos un tādos arī krāsainos apģērbos. Mēs paši esam kā krāsas tās. Jā. Nebūs pumpainos un krāsains, nebūs un puķains arī nebūs. Vai ne? Nekas tāds nebūs. Bet mēs droši vien, jācer, ka mūsu saruna būs gan krāsaina un interesanta. Būs.
Jā, nu, tas ir tas, ko Pixārs. Viņi jau viss ir tās ar to, ka Disneys viņam teica obligāti dejas, obligāti dziesmas un tos elements. Un Pixārs teica viņam tas manifesto nekādas dejas, nekādas dziesmas. Viņš teica, un tas, kā viņi izsitās, darot pretēji, nedarot kā Disneys. Tādā ziņā, nu, ka viņiem ir viņa vērtības un viņi gribēja viņas paturēt. Un šis viss ir tas jūsu vīzija, tās jūsu vērtības, jūsu tas vēstījums. Tas viss iet iekšā šeit, sākumā. Tas ir čakarīgi, jo tās lietas, kas viņas ir tajā telpā, viņas jums apkārt ir, bet viņas tik pašsaprotams, ka īsti viņas nepiefiksē. Mēs tieši par šo runājam, ka tas satrauc mums, vai mūsu diskusija būs saprotama citiem, jo mēs jau no pusvārda saprotamies, kā nepazaudēt to. Šim mums noteikti daudz labāk atbildi, ja būs pēc pirmā ieraksta. Ja, piemēram, varēs dzirdēt no malas, ka, piemēram, pietrūkst kaut kādas stāsti. Tas nozīmē, ka varat nākšā reizē var mēģināt kaut kādas stāstiņas iepīt vairāk. Vai arī, ja tiešām ir tā sajūta, ka jūs tāpat cerēs noteikti ar inženieriem vai mediķiem, ka viņi no jomas sāk no pusvārda, būtībā viņas nesaprot, jo viņi sarunājās jau kaut kādā tur 3. līmeņa dziļumā, un cilvēks no malas saka, neko no tā, netver. Ja tā būs, tad vienkārši nākšā reizē var saprast, ok, dumb down, kā saka, mazliet vienkāršāk. Domāju, ka es runāju. Ja kolēģis, piemēram, saka tur, atceries, kā mēs tur to skolē, tad taču var aicināt, izstāstīt, vai tu vari pastāstīt kā? Ja notiek šis ievads, kas mēs tējam, tas ir podkāsts sadaļā, jo šeit ir stāsti, tas ir svarīgi elementi, un ja kāds saka, atceries, kā bija ar to, tad ir ideāli tiešām pamēģināt izstāstīt to stāstiņu. Un izstāstīt tā, kā cilvēkam, kurš viņu dzird pirmoreiz. Tas ir arī vesela prasme, mācīties stāstu, pateikt tā kā svešiniekam. Tas sanāk, ka mēs mudinām, mēs noķeram to mirkli, kad mēs jūtam, ka šito varētu no ārpuses nesaprast, ka mēs caur jautājumiem varam uzudināt to. Tieši tā. Ja? Jūs varat arī ievirzīt pat uzreiz. Vai izstāstīt perspektīvu, tu arī pat vari atcerēt to stāstu un ļaut. Iespējams, cilvēks mums neatcerās to stāstu. Un tas arī ir ok. Bet šīs pauzes, šīs samulsums arī ir ok. Tās visas mēs varam. Ja tā ir neveiklā pauze, kura nepienes pievienoto vērtību sarunai, tad viņi izgriež ārā. Kā tu zinās? Tu zinās. To mēs klausot. Okay. Pēc tam, ja mēs klausamies, mēs zinām, šī ir pauze, kur nekur neaizveda. Vienkārši beigas, šis nekas nebija. Viss, bet citreiz vajag pauzes atstāt. Bet citreiz vajag pauzes atstāt, jā. Citreiz tas klusums un kaut kāds varbūt samulsums vai tas pīkstols iekšā, ja viņš tur ir. Citreiz tas īstenībā iedod vērtību, viņš iedod to stāsta sajūtu. Tu pīkstuļus arī laidīsi? Mēs jau runājām. Tas ir kā es gribētu, var atstāt lamārdu, var griezt ārā viņus un var uzlikt pīkstulī. Bet respektīvi mēs drīkstam runāt tā, kā mēs runājam? Jā, es domāju, šis ir viens no tiem jautājumiem, kas iet atpakaļ te. Pret ko mēs mēram. Mums vajag būt tādiem, kā mēs esam. Mēs nevaram nošaut uzreiz ar savu pieredzi un to, kā mēs esam. Bet mēs pret ko? Pret sevi mērīsim? Kas ir tas, kas ir labs piemērs? Mēs pret savu, tā kā mēs darba intervijās runājam. Jums ir 3 pamatvērtības skolē. Jā. Jūs mērat, es teiktu, pret šīm 3 pamatvērtībām. Mums vajag mēģināt pirmajā, tā kā mēs darām ar tevi, ka mēs ar kādu runājam divatā. Mēs tur vienu otru pārtraucam. Jā, bet tas tā arī būs. Tas būs tā dzīvā saruna. Tas ir dzīvlīgi. Mēs jau saskatāmies, jau zinām, ko mēs gribam prasīt. Ceru, ka tas stress neiegriezīs ar šito. Labi redzēt. Pirmajā reizē ļoti iespējams, ka ir. Un ja viņš būs, tad vienkārši ļauties tam, kā viņš ir. Jā, jo var apspiest. Visādos veidos iznāk mums tā uzvedība ārā, var likties dzīvīgāk, vai nē. Tas, kā es dzirdu, kā jūs gribat mēģināt, ir tās brīvais, tas atvērtais stils. Un tas nozīmē, pārtraukšana ir ok, nolamāties ir ok, mēs lamvārdus varam aizvietot obligāti ar pīkstlu, tur jau visu kaut ko var likt, tur var likt aplausus, tur var likt bērns mīklus, tur var likt pīli, kā kvāk, visu kaut ko var likt tiešā tajā. Vai mainīt viņus, tā lai ir, tā teikt, interesantāk. Kas ir tas intro? Mums, cik mums gari no sākuma ir jāpastāstā par to, kas mēs esam, kāpēc vispār kaut kas tāds tiek darīts. Baigi negribās tādu garu monologu, kā uztaisīt. Es saprotu, ka mums jau ir kaut kas jāpasaka, tā kā tas ir pirmais. Jā un nē. Pēc idejas varat neteikt neko un ķerties uzreiz pie lietas. Bet varat arī taisīt ievadu, jo jums liekas, ka cilvēkiem jādzird ievads. Jo iespējams, tā kā epizodes būs vairākas, nav jau tā, ka katru reizi cilvēks atgriezīsies pie pirmās un klausīsies pirmo no sākuma. Jā, tādā ziņā, ka tie ievadi, viņi var būt, bet jautājums, vai man kā klausītājiem tas iedos vērtību. Tas, kas parasti ir šie intro,
Jā, viņiem 30 līdz 90 sekundes ir tas, apmēram, ko var domāt par viņiem. Arī podkāstu Spotify esat klausījušies? Jā. Tur jau parasti ir tas sākumiņš, kas ir. Īstais. Tas ir par to, būtībā tur tiek atbildēts, kas tas ir, kur es esmu atnācis un ko es klausos. Tas, kas man uzreiz teikums ir, šie ir mūsu pieredzes stāsti un viss. Nezinu, vai tur vajag skaidrot, kas ir skolu domdars, man liekas, ka vienkārši pieredzes stāsti izglītībā Un kā mēs piesakam tos sarunu biedrus? Jā, katram plus mīnus jau ir kaut kāds ar tas cildinošais teksts. Jo te mazliet mums sākās diskusija par dažādiem, laikam, patēriņu veidiem. Viens ir garais, kas savā ziņā, ja mēs runājam daudz par intro, tas nozīmē, ka mēs runājam par kādu, kurš klausās no sākuma uz beigām kaut ko garu. Bet tas, ko es ticamāk lielākā daļa klausīsies, ir tas, ko mēs šeit pēcapstrādē, kad būs tā lielā epizode, kad no viņas tiek izvilkt ārā īsie video. Jā. Tad tur nevienam neinteresēs, kas mēs esam. Mums tikai sarunas. Tur vispār nav ievads. Tur pat taisno tieši izgriezt tā svarīgā tēma, svarīgā doma. Apakšā tur šo bildi, kas mēs esam. Ja cilvēks to noskatīsies, viņš pēc tam vai noklausīsies, viņš pēc tam apskaidrs. Un tad viņu var aizvest. Ideāli to jūsu Spotify vai uz YouTube kanālu, kur viņš redzēs, un tad varēs noklausīties to. Tas, ko es ieteiktu, varbūt, ja mēs runājam, mazliet iekāpjam no ievada uz filmēšanu, ievadu bieži forši uzfilmēt ir pēc tam, būtībā šeit. Tad, kad mums filmēšana ies uz beigām un visi iziet cauri, ideāli jums vēl ir enerģija. Un jūs varēsiet ievadu. Jā, jums būs daudz vieglāk ievadu uzfilmēt, kad ir bijuši pirmās sarunas, pirmās divas vai, kaut vai. Jo pirms tam mēs redzam, kad ir man pašam tas parasti grūti un visiem citiem ir grūti, jo vienkārši smadzenes salūst, ko tad mēs runāsim, un beigās tu nerunāji to, ko tu izdomāji, ko jūs runāsiet. Citi liek kaut kur te pa vidu ar kaut kādas reklāmas, es nezinu, vajag. Bet jūs teicāt, ka potenciāli meklēsiet vēl iespējams atbalstītājs, tad iespējams viņi pieprasīs kaut kādā veidā, mēs gribam iespraukties pa vidu kaut kam. Jā, klausies, šis bija tas, ko es arī gribēju. Mēs tajā, tā kā mēs filmēsim, mēs gribam uztaisīt mazo intro video, lai varētu tālāk aiziet pie iespējamiem sponsoriem. Iet ar pirmo epizodu un arī mazo video lūdzu. Tas ir tieši tas, kas ir pēc tam, ko es tā kā pierakstīju, jo tas ir viss tālāk par izziņošanu. Jo lielākā daļa, diemžēl, ritīgi latviski sakot, iesūkā pirms izziņošanā un pēc izziņošanā. Jo daudzi visu kaut ko saražo, bet aizmirst izziņot, kad mums būs, un kad būs vēl nākušās un tās tēmas, un jūs jau varat piesakot un tā. Un pēc tam, kad ir uzfilmēts un publicēts, atkal aizmirst izziņot par to, ka mums ir bijis, šeit ir tās tēmas, šis būs uz priekšu, un būtībā, kad tā komunikācija tiek aizmirsta ļoti daudz cilvēkiem. A, kas to dara? To dara komunikācijas cilvēki? Jūs gadījumā tā varētu būt Katrīna gadījumā, jā. Tā kā, tāpēc daudz ir aizmirst, jo parasti tie cilvēki, kas runā, nav tie, kas īstenībā grib šos darbus darīt. Tas viņam nav tas viņu komforta darbs. Un tāpēc bieži tas tiek aizšauts kaut kur projām. Bet to taču PR cilvēki zina. Respektīvi tie, kas ar to strādā, viņi taču zina šo visu. Mums jau ar Katrīnu vienkārši jāizrunā savu stratēģiju šeit, kā mēs darām. Jā. Cik jūs izziņojat, kur jūs izziņojat? Vai jūs tā kā, te tas pats arī tikpat labi izziņot, aizsūtīt to tiem partneriem. Reku mums ir pirmā versija, apstēties mūsu podkāsts, ja jums patīk, varam sazināties. Jā, tas ir tas, ko mēs gribam. Jā, tas ir šī daļa, kur lielākā daļa tiešām Bet rekur, ja, piemēram, mums ir gatavs tas pirmais podkāsts, vai mums vajag vēl īpašu video uzrunu, lai viņi mūs atbalsta vai pietiek, tad ar to pirmo podkāstu mēs uztaistam foršu e-pasta ziņu. Mēs varam gan. Pietiek, ja jūs uztaisiet e-pasta ziņu un aizsūtiet pirmo epizodi, bet, ja jūs gribat personalizētāk vairāk, mēs varam, piemēram, šeit pat reizē vēl piefilmēt tieši kaut kādu uzrunu no jums. Tas ir tas, ko Ils teicā, ka mēs gribētu. Vienkārši tā kā, lai ir rezerves. Mēs jums tagad sūtām jums, jo man šķiet, ka jūs varētu būt tā kā domdara atbalstītāji, un reku šeit ir paraugs, kāda izstāsta mūsu podkāstu epizodi. Būtībā mēs runājam šo saturu, daloties ar šīm vērtībām un plānojam ar šādiem cilvēkiem sarunāties. Būtībā tā kā pīču, kā es taisu. Jā, tas tā. Tas var būt video formātā, var jau viņš arī nebūt. Bet mēs varētu arī viņu ielikt beigās katrai epizodē. Ja jums ir iespēja vēlēšanās palīdzēt, tad rekur. Tas ir šī daļa. Būtībā pie epizodes tas arī tēpmēram ir to, ko sauc call to action. Tā kā viņu epizodes beigās viņi var likt. Citi, ja viņš ir īs, dažreiz arī to call to action ieliek pa vidu. Ja cevišķi, tas nav tāds baigi pārdošanas sajūta, jo, kad mēs, piemēram, klausāmies mašīnā kaut ko, mums negribās, lai pēkšņi kāds raidījuma vidū sāk mums kaut ko pārdot, bet ja jūs varat ir cilvēcīgi pastāstīt, ka, piemēram, šāds podkāsts mums ir iespējams, jo mums ir sadarbības partneri vai kaut kas tāds, iedot message kaut kādu pa vidu, tas viss fine, tā kā cilvēki nav pēkšņi, pieņemsim,
Ir reti tie, kas, teiksim, tā var atļauties šo nedarīt. Laikam jāsaka tā. Mēs nesen filmējām arī tieši vienu, tur bija 3 dažādi sponsori, un viņi pieprasīja katrs savu laiku šeit, ievadā un arī nobeigumā. Logo, viņu moto iekšā, un tā atsevišķi viņu būtībā tam cilvēciem bija jāierunā, reku šis ir tas un tas, no tā un tā, kas mūsu ir atbalstītājs, un būtībā tādi īsie 15 sekundži. Tajā īsajos video jūs jau pēc tam varat norunāt, ka tur viņi nav speciāli jāliek iekšā, lai tas paliek tāds jūsu komunikācijā tīrāks, vai beigās kadriņš, kurš uzmirst sadarbībā ar tie logo pazūd. Kaut ko nepārspīlējāt, laikam tā to teikt. Tas ir atkal, savā ziņā jūsu komunikācija un sales, ko jūs viņiem piedāvājat pret šo, tas ir viņu PRs. Vai ir vēl kaut kas par ievadu, kas mums ir... Tad mēs ļoti īsi tikai... Es ieteiktu varbūt par mājas darbā pirms tam padomāt, jūs varat uzrakstīt un nolasīt skaļi padomāt. Kas ir tas, kas jums tiešām liktos kā labs ievadu message priekš jums? Viņi var ierakstīt vairākas reizes, mazāk, var arī vienkārši ļaut improvizācijā uzreiz, kā viņš iet, reiz ļoti labi sajiet. Bet, ja gribās mazliet kaut kā nokontrolēt to message, tad pamēģināt vienkārši uzrakstīt un nolasīt skaļi vienkārši pirms tam mājās. Tu iesaki audio vai arī video uzreiz filmēt pašam? Telefonā, piemēram. Nolasi tikai sev skaļi, dzirdi pats. Sākt varbūt vienkārši, ka nolas, jā. Bet, ja grib jau kamerā, tad var to darīt kamerā. Bet tas nestīsies tāpat kā tad, kad mēs filmēsim. To jāņem vērā. Kā tad tas izskatīsies? Ja tas ir telefonā, tad... Tad domāju, kā nianses iestāsies. Nebūs tas dziļums, nebūs tās krāsas, nebūs tās gaismas. Tādā ziņā, ka... Bet, ja gribās pastīties uz sevi, kā tu runā, tas ir labs mēģinājums. Tas noteikti to ir vērts pamēģināt. Jo jāstāst, kas tur kā tu. Cik ļoti uztraucies, ka tev ieslēdzās. Tu tur neizmainīsi, cik tev filmē. Nav vērts satraukties par to, ko nevar mainīt. Vislabākie podkāsti sāksies pēc pirmā. Tas ir skaidrs. Varbūt pēc pirmās sezonas, es pateiktu. Nākošais būs vēl labāk. Nopietni, jā, tā būs droši. Varbūt vairs negribēs šis. Arī ļoti iespējams. Tas jau arī, man pēc svarīgi ir reiz kaut kur šeit visur ielikt iekšā tās jūsu ekspektācijas, kas no tā būs. Kas ir tas rezultāts, ko jūs sagaidat. Jo eventuāli jūs iekšēji sāksies kaut kāda šī disonance, kaut kāda varbūt, vai arī jums būs slaidi, ka, mēs saņemam to, ko mēs gribam, vai arī būs, nav tas, ko mēs gribējām. Varbūt ne tādi komentāri, varbūt pa maz skatījumi vai vēl kaut kas. Jo jums abām noteikti ir iekšā ekspektācijas, ko jūs sagaidat, ja mēs kaut ko tādu daram. Man nav. Es tikko saprotu, pilnīgi nav. Jā. Es kā jaunu lietu, ko pamēģinu. Tad tev būs vieglāk. Jā, bet tev bija tas, kas tev ir jāizdara, tev priekš sevis ir jānoformulē, kāpēc tu to dari. Jā. Es jau uzreiz pateicu, ka to negribu darīt, es vienkārši darbu, ka jādara un viss. Tad ir vieglāk. Man ir vienkārši, mēs izmēģinām ko jaunu un liekam. Jā. Un daram un viss. Skaidrs, ka būs komentāri, to es esmu pilnīgi gatava, e-pasti un viss kaut kas, tas jau nāks plaknē. Vienmēr, kad tu atver mutu kaut kur ārpusē, sākas problēmas. Kā ar to strādāt? Uz ko ir jārēģē un uz ko nav jārēģē? Uz ko tu gribi rēģēt? Bet ir kaut kādas lietas, kur tiešām laikam ir jārēģē. Ja mēs runājam par to, kā cilvēks sāk rēģēt uz saturu? Jā. Kur ir bīstamā robeža? Man laikam vislabāk strādā tāds... Tur Dels Kārlīgis, man tas bija viņa grāmatā, tas padoms ir nekad nestrīdēties ar muļķi, jo viņš tev novedīs līdz savam līmenim un sakaus ar pieredzi. Un saprast to robežu pēc iespējas ātrāk, ar ko es diskutēju, ir tā odziņa. Kādreiz es ņēmu to vairāk pie sirds, tagad es īstenībā daudz vairāk smējos par to, ko cilvēki raksta, un ja man ir jautri tajā dienā, tad es mazliet Pakaitinu. Bet ir arī iespēja vispār neatbildēt? Protams, jā. Var arī absolūti izslēgt komentārus, tikai sadaļas vispār. Man liekas, ka tā ir tas slikts strateģija būs gadījumā, bet atstāt vietu vajag. Jums jau vismā vajag, lai cilvēki. Jā, bet kad tur sākās, nezinu, gāšana ārā. Mums ir bijuši. Tad es iedošu stratēģiju, kas varbūt viņi nāk no tāda viral pasaules, kas saucamā tikai video, kā dabūt viņus viral vairāk, bet coaching jūs noteikti zinat, esi tu, un tad ir viesis, un tad ir tēma. Jūs skatāties uz to tēmu, un tad, kad cilvēki webā sāk ņemties, jums jau pēc tam vairs nav jāiesaistās tā. Jūs esat iedevuši tēmu, jūs esat iedevuši viedokli, jūs esat iedevuši kaut kādus faktus, un cilvēki jau tālāk var ņemties tajā solā. Un jūs no turienes iespējams izvilksiet ārā vēl kaut kādas vērtīgas domas pēc tam.
Tas ir savā ziņā, jūs mērat arī kā sabiedrība tajās tēmās arī pašlaik kustās, kā Nu, rekur mūsu mērķi vienkārši rosīt domāšanu un diskusiju par to. Un varbūt pēc tam mēs dabūsim nākamās epizodes nosaukumus. Nu, ja? Interesantāks viesus, varbūt arī ieteiks viesi. Jūs jau, tas call to action jau arī iet kopā ar to. Jūs jau arī viņus varat iesaistīt tajā tēmas virzībā. Nu, tās saruna jau tur viņi tur var sākt kustēties tajā. Tas ir, mērķis jau ir jūs publiskot, saprat no Katrīnas sākumā un ievirzīt to, ka tas, kā mēs darām, strādā. Un reku ir opcijas, un tad cilvēki jums teiks, jā, tas strādā, nē, tas nestrādā, tas ir stulbi, nē, šis ir forši, un tad tur sāksies. Un tikai tādā veidā, ja mēs varam kaut kādas tās izmaiņas dabūt, kad sākās sarunas. Ja nav tās sarunas, tad Delfos, man liekas, tur kaut kur bija aprēķināts, ka apmēram 250 cilvēki ir tie, kas tie trakie. Tur nav daudz, tādā ziņā. Viņi nav, varbūt 1000 tādi pa Latviju, bet tie, kas ir tik kaislīgi heito visu. Nē, vienkārši profesionāli tajā ir. Hobijs, profesionāls hobijs, sauksim to tā. Galvenais, lai nečakarē pārējos, ja viņi tur čakarēs internetā, lai viņi to dara. Tas arī nekas. Galvenais, lai, ja jums sākumā vēl nav, tad laikam ejot ir atbalstītāji. Un tas, kas notiek, kad jūsu atbalstītāji sāk spēj caur jūsu vērtībām argumentēt viņus. Un tas ir tas, kas notiek. Man pagāja kādi 3 gadi, līdz es tur nokļuvu, bet es to nosaucu par organisko antivīrusu. Vienkārši man vairs nav jāargumentē manos sociālos, jo ir cilvēki, kas argumentē jau manā vietā. Tāpēc, ka tu mērķiecīgi neiesaisties tas, ko Nē, es iesaistos. Ja? Bet tu turies pie vērtībām, un ja tu piesaisti savām vērtībām sekotājus, un tie sekotāji sāk tavā vārdā strādāt tev par labu. Bet tev viņi ir jāpieradina. Tas nav tā, ka man sākumā man bija jāargumentē, bet pieturoties pie kā teica savām vērtībām. Un sākumā būtībā jūs tā esat paplašināt to vidi tam, kas jūs esat. Un tas ir par šo pašlaik. Kamēr cilvēki ārā vēl nezina, kā jūs komunicējat un kas ir jūsu vērtības, tikmēr viņiem vajag saprast, kā jūs atbildat pēc idejas. Un tad jau vienā brīdī būs, ne vienā brīdī, bet būs tas, ko sauc Gladwells par to tipping point, ja būtībā pietiekoši daudz cilvēku savācās, ka tas jau kļūst kā jūsu kaut kā kustība. Cerēt, klusums ir ritīgi laba lieta. Nogaidīt to tad. Jā, viens cilvēks, ko es filmēju, tas Laimons, viņam ir ritīgi klusumi, gari klusuma brīži, kad viņš runā. Mēs sākam video montāžā, mēs ņēmām ārā, saīsinājām, bet pēdējos šogad, kad mēs sākām filmēt, es neņemu viņus nemaz ārā vairāk, jo cilvēkam kaut kā grūti ir ar sevi, kad ir tas klusums pa vidu. Un uz to arī komentē to pēc tam. Un es saprotu, ka tas ir viens no viņa komunikācijas atslēgas elementiem, ka viņiem ir šie mērtie, garie klusumi pa vidu. Ko nevar izturēt citi. Jā, viņam jau ok. Viņš ļoti rūpīgi apdomā, ko viņš saka. Jā. Bet cits starp visiem tiem vārdiem tu dzirdi sevi. Un tāpēc cilvēkiem kļūst grūti. Jā. Un gribas ātri arī. Jā, tagad gribas dubulto tempu un visu kaut ko gribas. Ir vēl viens svarīga lieta šeit, par ko ir vērts domāt. Es nebiju speciāli domājis, ka visi būs bet būtībā ir viesi. Un šis ir arī man baigi svarīgi, jo viesus arī vajag tomēr ideāli gadījumā mērīt pret jūsu message. Vai šis viesis palīdzēs jums vislabāk nokomunicēt to ziņu uz āru? Vai viņš atbilst tam messageam, tām vērtībām? Mēs šobrīd izvēlējāmies pēc tā, kā mums šķiet, bet kā būs kā runātāji, kā mēs priekšā mēs vēl nezinām, mums nav iespēja bijis notestēt to, tad mēs notestēsim tagad. Jā, ir ok, debatēs vienmēr ir pār un pret, tas ir arī forši, podkāstā arī forši, ka ir pār un pret, cilvēkiem ir interesanti, dažādi viedokļi tajā visā ir. Varbūt nav tik interesanti, ja visi visu laiku pārpieņemsim, jo tad visi sadziedājušies kā korītī, tad būtībā nav tas bet un nav taču iekšā. Šīs lietas mums parasti pietrūkst sarunā, kur mazliet viedokļi. Bet un taču. Taču tā nav, vai bet ir citādāk. Kad sarunu mēs... Jā, es tev nepiekrītu. Man tas jau jā. Šis ir tas, kur būtībā mēs kaut ko nogriežam un gribam kaut ko citu ielikt. Man liekas, ka mums šis tieši nav jau ar vārdu aizveries, bet šis ir ļoti labi. Jā, tas ir ļoti labi. Tas, pierreiz jūs netiešā veidā mācīsiet diskutēt klausītājus. Kopumā pie ievadā lielos viļņos šis ir. Es domāju, varbūt vēl kaut kādi jautājumi tieši tajā tēmā. Cik, pie gatavošanās, cik ir ok, ka man patīk, ka man ir pieraksti uz galda. Tas bija vienā no jautājumiem, ka vai mēs varam izmantot katrs savu veidu, kā mēs pierakstam un fiksējam, jo citreiz cilvēks runā, negrib pārtraukt piefiksām, lai viņam pajautāt, jo viņam labi doma. Es pat ieteiktu arī, lai jums ir tie pieraksti.
Tas pilnībā ok, ja jums viņi ir. Nu, jo man arī parasti patīk. Kad es taisu konkrētās sarunas un es negribu, lai pierakstu, es esmu pilnībā iekšā sarunā, vienkārši mēs sarunājamies. Bet sevišķi, ja ir, piemēram, tēma, kur vēl gribās, jo jums ir tēmas, kur jūs gribētu jāķert, tad ir labi, kad ir pieraksti, jo jūs vienmēr varat atgriezties apakaļ un noturēt virzienu. Jā, un tāda lielo struktūru kaut kādu sarunā. Vai arī tur pat piefiksēt, tā ir klādē, planšetē, nav svarīgi, bet galvas. Svarīgi, lai jūs jūtaties ērti, jo, ja to redz video, viss kārtībā, vienkārši redz, ka jūs pierakstat. Var izmantot kaut kā aizmirst, kā šo sauc, tādu dokumentu mapu. Folderīts, tāds. Jā, lapas jau vērtāk, jā. Tā kā galvenais, lai tas jums pašiem ir organiski un ērti. Jā. Ja jums ir neērti, tad visiem pāriem arī neērti, ja tev ir neērti, kamēr tu ņemies ar to, kas tev tur ir. Ja mums visiem 4, piemēram, būs, tas var ok. Bet varbūt nevajadzēs kādam, lai man vajag. Viesim gan jau kā nevajag. Jā. Jo viesis jau ir tomēr atnācis iesaistīties sarunā. Ja ir forši, tas vienkārši sagatavojies cilvēks. Jūsu sarunā jūs visi esat cilvēks kaut kā sagatavojušies. Jā, tas nav slikti. Tas ir mūsu message. Jā. Beigat labs uz galda, bet nekas nenotiek. Un tukšas galvenais salikt. Visi schēmo kaut ko. Jā, izskatās tā ļoti nopietni iespēja rada, bet patiesībā. Jā. Labi, tas skaidrs, mums tad lielākā daļa ir jāizdara līdz tam. Jā, gribas jau pēc iespējas tā kā tuvāk, tā kā mēs ikdienā, bet, lai nav arī pārāk jau tā. Jā. Un lai nav arī uzspēlēt tā, kā mēs nedaram tā, jo tu uzreiz pamanīs, ka mēs daram kaut ko, kā mēs nedaram ikdienā. Pašiem vienkārši grūti būs tā kā, pagaist tagad. Bet zini, kas ir tie mūsējie? Tie ir savējie sākumā. Tas jā. To iespējams, ka būs arī ar to būs vieglāk. Tad, ja nāks kāds cits no malas, tad tur ir cits jau. Jā, te mēs aizējam pie filmēšanas dienas jau iekšā, kas ir būt vēl par saturu jau. Jo savējai var būt labi, var arī nebūt labi. Jo viņiem, ja tas ir iekšējie darbinieki, viņiem arī pret jums ir kaut kāds tā kā autoritīvā kaut kāda attiecības. Ir te iekšā, un tas var būt labi, un tas arī nebūt labi. Vienlaicīgi priekš ļoti atklāta tipa podkāsta. Jā. Tas tāds tā kā, tāpēc ir vērts arī apdomāt, vai tas cilvēks tiešām pateiks to, ko domā un to, kas ir svarīgi, vai būtu pateikt, bet nepateiktu tikai tāpēc, ka jūs zini. Mēs tās atlasījām pēc tā, kas tos, kurus mēs atlasījām, tie pateikt. Zini, kas ir vienīgais, kurš šeit ir mana tā bāža par to, ka nepateiks, tāpēc, ka domās, ka vecāki to dzirdēs. Respektīvi, tā mēs iepriekš varam izrunāt. Jā. Un tur vajag sagatavoties, lai saprastu. Un šeit varbūt tas, ko varbūt atgādināt var tagad, un arī filmēšanas dienā ir, kad jūs varat materiāli, kas iet ārā, visu pirms tam jūs varat noklausīties un pārbaudīt. Būtībā jūs varat nokontrolēt tādā, mazliet tāda kontrolēta pieeja, nevis free flows, bet tā pašā laikā jūs varat izlēmt, šo tomēr nelaižam ārā. Mēs jau sarunas sapratīsim paši, kuri momenti bija tādi, kurus vajadzētu pārbaudīt. Jā, jo vienkārši tajā brīdī ir labi, kad ir tā īstā saruna, tā kā teikt, viss ir kārtībā, nekurš jūs nepazūd, kā teikt, kas notiek šai telpā, paliek šai telpā ar to pieeju, un pēc tam var vienkārši paņemt ārā kaut kādu tēmu, kaut kādu steikumus vai kaut ko, kas tomēr liekas, šis tomēr nepalīdz messageam. Varbūt skatītāji, jūs, prāt, nav gatavi šai tēmai vai tādam aspektam. Visādi var būt. Bet tas atkal iet, mēs mēram pret vēstījumu. Šis ir tas, pret ko viņi beigās mēs mēram. Jo būs, varbūt vienai no jums būs tā, jā, šis ir labs, tu varu teikt, nē, šis nav labs, tad beigās pret ko viņi mēram, un tad, kur tas message aiziet. Jā, šo mēs nokomentēsim paši savās. Jā. Jo lielākā daļa gan jau no tā, ko jūs teiksiet, būs ok, bet gan jau būs kāda vieta, kur jums... Ja tur iekšā ir tas kaut kāda mazliet stress un trauksums sajūta vai kaut kas tāds par kaut kādu tēmu, tas nozīmē, ka šī ir tikai īsta tēma. Tas ir kaut kas, kas īstenībā cilvēkiem kņūd iekšā. Jums un arī visticamāk, ja jums viņi ir tā kustās, iespējams arī ārā kādam sajūtas. Vai te radās vēl kaut kas? Jo pēc idejas mums ir viesi, padomājot par viņiem, ir vizuālais, kas ir gan būtībā digitālā vizuālais, gan esošais jums. Plus vēl šeit ir tā telpa, kas arī sēž kopā ar filmēšanas vietu. Tad ir tā vīzija, vērtības un vēstījums. Tas ir tas, par ko jūs mērat visus šos lēmumus. Būtībā. Tas ir message. Ejot uz priekšu ir tāda kā zona, mēģināšu ieskicēt kaut kādu savu veidu kontrolas zonu, varbūt tas vizuāli jums palīdz. Ja esmu vizuāls cilvēks, tāpēc man tas ir viegli. Parasti ir viens vadītājs, ir viens galvenais vadītājs. Jūs esat divs, tas varbūt, jūs varbūt organiski esat divs kā viens, es nezinu, bet parasti ir vismaz viens. Nozīmē, ka viens ir virze katrā ziņā sarunas visu laiku uz priekšu. Jā.
pagājušajā reizē es atceros, ka tu teici, ka tu vēlēsi tieši praktizēt vairāk visu šo virzību. Ticamāk, tad tu būsi galvenais sarunas virzītājs. Es atslāpstu. Es atslāpstu, es tik ļoti satraucos, ka es domāju, Dācis man paņems. Mēs jau tā arī darīsim. Un šitā ir bijis, domāju, ārprāts. Nē, šitais nebija. Jā, mēs pārķeram vienu otru. Jā, jūs vienu otru tā kā izbalansējat, bet joprojām pēc idejas viens ir tas... Pamats vadītājs. Viens ir tas, kāpēc es to domāju, tas būs, ka, piemēram, ja tas tu cilvēks, tad es skatīšos uz tevi. Es tīsies Dācis. Es skatīšos uz Dācis, es tikai tveru telpu kopā, teiksim, tas cilvēks, kurš tajā dienā tur būs režisors, ja tur esmu es, tas esmu es, un tu esi cilvēks, ar kur es virzīšu kaut kādas jautājumus un vērtības. Es varu uzreiz abiem, bet tad, ja ir abi, tad uzreiz divi cilvēki vairāk viedokļi un blablabla. Tu spēsi man nolasīt, saprast, ka es aizpeldu. Censties jau var, jā, bet tas ir tieši par to, ka te ir tā jūsu zona, kur jūs ar viesiem darbojaties, jums ir tā miedarbība ar viņiem visiem. Un tad nāk apkārt tā telpa. Un tad, kad mēs kontrolējam to apkārto telpu, tad te arī esam mēs, tas sauksim, tehniskais, mēs esam vēl bišķiņ tālāk. Un tajā brīdī tā komunikācija man uzreiz ir vismaz ar vienu cilvēku. Es uzreiz ar tevi. Un tev ir tieši tāpat, jo tu saproti, kaut kas mums nav, tu vienkārši reiz, tu uzreiz runā ar to cilvēku. Tu vari pateikt stop. Un mums nav tiešraidi. Ja tiešraidi, tad ir bišķi citādāk. Tur, profesionāli mēs tam austiņu te varam ielikt. Un tad mums ir problēmas. Jā. Ir bijis, kad no sākuma tiešraidēs ir bijis, kad ir paredzēti 3 viesi, bet ir iedušies 2, un tad pēc 15 minūtēm uzrodās arī 3. kadrā. Visādi. Tad vadītājiem to kaut kā mēģināt nokomunicēt. Viss kārtībā, aiziet, jums nav tas stress, jo... Ja kaut kas neiet, kaut kas nepatīk, es uzreiz pagaidiet. Ir bijis, ka es ieeju kadrā, kaut ko varbūt jāpiekārto, vai mikrofons kaut kur aizskrējas, tad viss kārtībā. Tu to pats dari? Jā, tad mēs tur paši, jā. Es domāju, ka atkarīgs, cik mēs būsim, varbūt 3 cilvēks, nozīmē, ka mēs arī headsets paņemsim, lai varam normāli paši fonā varam sarunāties un pieregulēt tās lietas, kas mums tur ir. Lai mēs man vienīgā baža ir par to, ka kur... es mēdzu ieskrieties un... Vadītājs bremzē tevi arī? Iespējams signāls, kuru klausies? Iespējams galdu. Klausies, mēs filmējam ar galdu pa vidu? Tas ir lēmums, kas vēl jāpieņem. Tāpēc, ka kājām tur kaut kur parasti nav kur viņas likt. Var jau arī filmēt pēc idejas tikai vienīgi šajā augstumā arī. Nav jau jāfilmē ar visu ķermeni. Jo vairāk cilvēki un gribās ielikt visu ķermeni, jo lielāka telpa ir vajadzīga. Nē, mums nav tur liela telpa. Jā. Protams, var ņemt platleņķa objektīvas kameras, bet tad mazliet izstās tāds tā kā GoPro veidīgs, tāds mazliet izstietāks. Cerēs smuki, stilam der, bet izplūst arī ķermenis, ne? Arī, jā, mums tur arī izstiet īstenībā tas viss, jā. Man šeit, ka galds tā kā pirmā reizē būtu, ka man riebis tie, kur sēž, tad cilvēki sēž un nevar saprast, kur tās rokas no man pašai bijis jābūt, tad tu nesaproti, kā sēdēt, jo sēdi, jo tās astiņas jau besīgi gaidi. Ja galda nav un cilvēki sēž tā kā aplītī vai kaut kā kopā, tas iedod kaut kādu intīmāk to sajūtu, tādu atvērtāku visiem. Ja galds ir, tad cilvēks var uz galdu un var tur iesaistīties sarunā. Un atkarībā, ko mēs arī ar to galdu daram. Es domāju, mēs vienu kameru noteikti uzliktu, kur redzam visu šā vai tā, pilnā augumā, tur visi telpu iedot. Pārējie visi kadri ir tie, kas ir šis ten vidējais plāns un tikai tūplāns, kur tikai galva. Viņi arī, varbūt ieskicējuši, tie kadri apmēram arī, uz kuriem var gatavoties, viņi apmēram arī ir tādi. Ir šo, ko sauc par tūplānu, apmēram viņš tāds ir. Te var redzēt tā kā galva pleci, jā. Tad šis ir tāds jau tā kā vidējais, viņš te apmēram pie vēdera ir beidzās. Un, ja runāt cilvēks viens, tad tas būtu pilns ķermenis, tā kā redzams, bet tā kā jūs, piemēram, visticamāk būsiet sēdus, tur vairāk cilvēku, tad tas apmēram kaut kāds tāds varētu būt tas kadrs. Un, ka jūs tur sēžat. Vai varbūt mazliet vairāk no augšas vai no kā, bet to pasās telpā, kā izstās smukāk. Bet šis tas būs koplāns. Tūplāns, vidējais un koplāns. Šitos 3 mēs arī saliksim, pasīsimies kā katram, jā. Un visticamāk, jums būs arī kaut kādi kadri, kur jūs būsiet divatā arī. Jo, ja jūs tuvu sēdēsiet, tad visticamāk būs pa 2 kopā un tad atsevišķi ar pa vienam. To uz vietas var pastīties, pieregulēt. Filmē vienlaicīgi visu? Respektīvi, jūs paši varēsiet samainīt, ja viens filmē sejumu, tur arī filmē, jā? Saliekat tā kā vajag, jā? Piemēram, jā, tā idejiski, jā, ir šeit, piemēram, būs 2 viesi, jā?
un mēs ieliekam to pašu kaut galdu pa vidu, tad, piemēram, šeit mums varētu būt, šeit domāju, kā kamera. Mēģināšu tā. Šis cilvēks notver, stars mums aiziet tā, bet būtībā notver šos divus, gan vidējā plānā, gan tūplānā, ja viņš var strādāt ar kameru, te ir operators. Un otrā pusē ir tieši tāpat, šeit arī kamera, kas tagad paņem šos divus, un tad mums var atsevišķi vēl trešos būt koplāni. Apkrauties mēs ar kamerām var daudz, bet kā minimums mēs strādāsim ar 3. Jo tad operators var, tas, kurš runā, to paņem tūplānā, kurš nerunā, viņam nav jēgas tik daudz. Ja viņš smējās un tik iet līdz sarunai, tad loģiski uzreiz piefilmē to un interesanti tādā ziņā. Jā, bet ja kāds viņš sēž, vai nekas nenotiek, tad loģiski to nav ko rādīt tajā brīdī. Bet tas ir vienkārši tā kā piefilmē, kuru cilvēku ņem tajā brīdī. Tas, cik daudz un cik tālu mēs varēsim sēdēt un kā mēs iegriezīsimies, tas būs atkarīgs no tā, kuru telpu mēs pieņemam lēmumu, kurā mēs filmējam. Ja mēs runājam jau par telpu, tad mēs par telpu varam sākt domāt kopējo noskaņu, kādu mēs gribam telpā dabūt. Jo man pašam personīgi patīk tāda mazliet tāda noklusinātākas tās krāsas ir. Tas nozīmē, ka mēs šīs gaismas visticamāk iekšlēni neslēdzam. Tad būtībā mēs saliekam tikai dažas gaismas, kas ir tikai apmienīgi uz jums runātājiem. Un foni tur mazliet kaut ko iekrāsojam, varbūt kaut kur sienās, varbūt tur ir kaut kādi elementi, kas ir saistīti ar skolu. Un tad viņi iedod tādu intīmu noskaņu, tāds mazliet pieklusināts, tumšāks krāsas. Grūti to izstāstīt. Es varu mēģināt kādu piemēru īstenībā pēc tam vēl atsūtīt. Tas iedod tādu, mēs esam atnākuši tā kā noklusinātā vakarā parunāties par svarīgām lietām. Tas tā sarunas virtuvē pie galda, apmēram, tā sajūta no tā veidojās. Jo ir, protams, ir tādas arī gaišās telpas. Tas tāds, ka pilnībā viss ir atklāts, var tā darīt, bet man liekas, cerēs, tas nav līdz galam iedot to sajūtu. Bet par šo var padomāt. Šis ir rekubali laika, jo tumšāks kadrs, jo intīmāk paliek mums šī tā kā telpa. Svecīšu gaismu jūs intīmākais. Un tad mums ir tālāk jau mazliet gaišāks un gaišāks. Kāds ir man neveicījums, ne jau svecīšu gaismu. Bet ir tās lampas, kas ir visādas smukas un siltas. Tās sarkanās lampas ar visādiem tur tiem Lavas lampas? Degdiegiem, ja kāds to sauc iekšā. Lavas lampas arī, jā. Bet ir vienkārši dzeltenās tās noskaņas gaismas. Šeit varbūt var mājasdarbu iedot jums vēl, un to parasti es dodu vispār cilvēkiem. Paskatīties, ko jūs vēl redzat internetā, kas jums patīk. Un vienkārši uztaisīt screenshot, un tad no tiem visiem mēs varam atrast mēģinām šajā, tā kā ejam uz šo dizainu. Jā. Jo iekrāsot telpu, mēs iekrāsosim ar gaismām. Tā kā vajag. Ja tur ir tik izteikti zaļa siena mēs nevaram baigi pārtaisīt, varam pelēku viņu, jo, ja tur nav gaisma, tad viņi kļūst pelēka pēc idejas. Bet pārējie var iekrāsot mēs ar gaismām. Tad mazliet iedot, mazliet zilāku, dzeltenāku, to mēs visu varam izdarīt uz vietas. Galvenais dabūt, jo tas iedos to noskaņu. Zils vairāk ir augsts, šis ir pa vidu, šis tāds vairāk uz augsto vēl, var vēl augstāks gaisma, bet arī tās siltās, kas ir. Jā, būtībā tāda. Mums ir visi iespējas šo kontrolēt pirms tam. Ja mēs to darīsim, tad kaut ko varam izdarīt, kaut ko nevaram. Ir tas tipiskais konkrētais, ko sauc par saules. Saulē tur ir konkrētais Kelvins, tas 5600. Tas būtībā tā kā spīd saule, tas ir tas, ko parasti arī ieliek telpā. Jo mūsu āda plus mīnus visiem izstāsta diezgan līdzīgi. Tad, tā kā viņa ir diezgan realistiska. Jā, līdzīgi kā šī. Mazliet siltāks īsumā par šo gaismu. Tas ir mazliet. Tas tā tiešām ir, ka kamerā izskaties vēl lielāks nekā tas. Respektīvi, ka kamera... Neskaties, kā ir, tā ir. Atkarīgs no objektīva, īstenībā. Jo objektīvi būtībā ir platāki un šaurāki, kā viņi ņem to kadru, un tas atkarīgs no tā, cik tuvu viņš tev ir. Un tas arī, viņš mazliet pastiep īstenībā taisnība, varētu teikt, vai sašaurina savā ziņā cilvēku. Jo tālāk kameru varēs tevis turēt, jo būtībā mēs tagad savā ziņā tas kadrs savācās, un mēs tagad ievāktu pēc idejas paliekam. Tā vienkāršāk sakot. Šis vairāk tad komentāri laikam tev pie sarunas vadīšanas, vienkārši pāris punkti. Tas īstenībā arī tev ir. Viens ir reāli izteikti viedokli, jo viedokļi tie, kas cilvēkiem rezonē. Tu gribi, lai es saku viedokli vai lūk visiem? Visiem, bet tā kā vadītājiem no tevs arī savā ziņā provocēt ir tāds spēcīgs vārds, bet arī panāk, ka citi izsaka viedokli. Un viedoklis bieži arī ir tas, kā es tiešām uzskatu, kā ir, nevis tikai censties politkorektu kaut kādu atbildi iedot. Tā kā dabūt īstu viedokli. Zini, kas ir labi šajā gadījumā? Man īsti, tā nevar teikt, ka man nav viedoklis, es esmu dzirdējuši stāstus, bet es neesmu tieši šajā sakarā iekšā. Tā ir Dace un tie viesi, kas tur būs. Man, tā kā viņi par to cilvēcīgo, piemēram, bērnu, tur man nav man pašai nav stāsta. Man nav viedoklis, jo es esmu
vairāk ar citām lietām nodarbojos. Neesmu ikdienā. Tāpēc tas tāds nav, ka man ir savs redzējums par... Tad tev ir 2 nākušie punkti. Ir uzdot jautājumus un klausīties. Jā. Un tas, kas ir pats svarīgākais, tad, kad kāds kaut ko jau stāsta un tu klausies, aktīvi klausies, tev radīsies varbūt, ka šis jāpajautā. Zinu, ko es daru, es pārtraucu. Jā, tā ir ok. Citreiz varbūt vajag pagaidīt, ja tu redzi, ka tas stāsta maigi, lai viņš aiziet, tad varbūt vajag pagaidīt, lai tas stāsts beidzās. Tāpēc vajag piefiksēt to jautājumu. Jā, tad var piefiksēt. Bet tagad tā saruna ar tevi tagad esoši, viņa ir dzīva, manuprāt. Tev šķiet, kad es pārtraucu tevi? Jā un nē. Tā kā tā tēma ir svaiga, jūs lēkājat par daudz dažādiem laukiem, un es laiku cenšos atvilkt atpakaļ, lai mums kaut kādai struktūrai. Mans uzdevums arī laika ir vadīt, lai mums kaut kāda struktūra ir. Jo mēs varētu pilnīgi free flow aiziet. Kaut ko mēs izrunāt, un kaut ko mēs neizrunāt. Un tieši to pašu man ir jādara arī tā sarunā. Jā, un tavs mērķis savā ziņā arī pavilkt atpakaļ. Ja tev liekas, ka ir jāpārtrauc, tu aiziet, droši pārtrauc. Bet, ja tev liekas, ka šeit varbūt labāk noklausīties to stāstu ir, ja tas stāsts aiziet jau 2. tēmā un 3., tad grieznos. Bet, ja joprojām tu redz, ka tas stāsts tur pinās, tā atbilde, tur būs, tad jūt, ka tur tā atbilde nāk, tad labāk ir paklausīties. Un pēc tam, ko tu domā ar to? Klausies, un rekura papildināšana. Mums, piemēram, mūsu starpā arī mēs tik runājam, mēs nojaušam, ko otra runās. Tas pats būs arī ar cilvēkiem un ar tiem, kas tur dalībniekiem, un mēs ar šito daram. Man ir jādod savs tā kā vārds. Respektīvi, redzu cilvēks, nezinu, kā to sauc, aizķerās valodā. Es dodu viņam palīdzību. Es dodu viņu vietā vārdu. Es diezgan bieži viņu paņemu un saprotu, kurš tas ir, bet ir iespēja, kuras arī neuzmēju. Ja tas ir cilvēks atnācis uz sarunu, tev vajag, lai tas cilvēks pasaka, kaut kas viņam ir jāpasaka. Un tas ir ok, ka tur būs klusums. Jā, tas ir pilnīgi fajn. Klusumu vienmēr var izgriezt. Tur, kur runā pāri, to grūti ir salabot. Pēc idejas. Jo tad, kur sarunas aiziet pāri, to salabot ir grūtāk nekā izgriezt klusumu. Svarīgi vēl tāds punkts priekš tevis, tā kā es jūtu jau, ka īstenībā tev ir pārliecība un uzticība sev, bet arī mēģināt to noturēt sarunā, jo vienkārši tīri tāda uzticība sev būs atkarīga no tā, kā viesis arī jutīsies sarunā. Bet tas nav par stāstīšanu, tas ir tas, ko mēs sagaidām vienmēr no līderiem. Būtībā sarunas dziļums būs tik dziļa, cik tu iesi. Un tas ir būtībā tas, kāpēc daudz, kur saka, ka terapeits ir tik labs, cik lietas viņš jau ir atrisinājis dzīvē. Ja tu aiziet pie terapeita, un viņš šīs lietas nav risinājis dzīvē, viņš īsti nevar pat gan palīdzēt, jo viņam tas joprojām ir kaut kāds tabū robežu tēmas. Un šis vienkārši līdzīgi, cik dziļi jūs ejat sarunā, tik dziļi arī cilvēks iet līdz ar jums. Izaicinājumi, ko es pierakstīju, to mēs bieži uztveram klusumu kā izaicinājumu, bet klusums nav, klusums ir forši, ja viņš ir. Cilvēkam bieži vajag dot arī cerēs, pat tā ir minūte. Ja jūs runājat ar programmētājiem, tās ir 5 minūtes, varat gaidīt, kamēr viņš sakombinē atbildi atpakaļ. Ne visiem, bet daži tādi paziņas ir. Uzdod jautājumu, tad es vienkārši taisīju tēju un nāku atpakaļ, un tad man ir atbildi atnākus. Es nezinu, cik daudz viņi tur kalkulē galvā tos mainīgos elementus, bet ir. Jā, tieši tā. Un cerēs, tur tik daudz schēmas un cēloņu sakarības viņi savā galvā liek kopā, ka vienkārši vajag ilgu laiku cerēs cilvēkam domāt. Un ja tas notiek, nevajag obligāti pārtraukt, cerēs. Ir bijis, ka es atgāju, es joprojām gaidu atbildi, un viņš jau citi jau bija. Tā arī sava veida izvairīšanās varbūt kādam. Bet tas ir viens. Pirmajā reizē būtu neizdosies ar parazītu vārdiem tik galā, bet viņus mēs redzēsim pa ceļam. Lielāko daļu viņus vienkārši var forši izmontēt, izgriezt laukā. Iedod piemērus parazītu vārdiem. Tas tās skaņas, ko tu domā, jā. Tad ir viss kaut kas nāk cilvēkiem. Ir taču, piemēram, visu laiku, vai ir it kā, tā kā. Ir tās lietas, kas cerēs mums pieķerās. Iespējams, jums ikdienā viņš nav, bet filmēties, iespējams, viņš būs. Jā. Mēs viņu redzēsim tad, kad viņš būs. Bet ja viņš tur notiek, ja tu piefiksē viņu, ļoti labi. Ja tu vari nobremzēt viņu, super. Ja nevar, tad viņu griež ārā pasā. Ritīgi grūti, ja tas ir ritīgi daudz, vai ritīgi daudz. Labās ziņas ir tās, kad filmējot no vairākiem leņķiem, mums ir pietiekoši daudz materiāls, kuru mēs varam aizvietot visas tās vietas. Tādā ziņā viss ir izglābjams. Nebolīties galvenais. Jā. Cilvēki jau skatās. Kad domā, mēs jau visu laiku kaut kur skatāmies. Nebūt robotiem. Otrs stāstā. Ko tu tas stāstā?
Nu, bet kā filmē no Mums kā vairākām skolotājiem Tas varētu būt reāli labi. ir Tas tas mīmikas tas priekš rīliem varētu būt labs. Nu, jā. Mēs tieši domājam, jā, ka ir tie, tur tie, kad skolotājs pirms brīvlē, ka tur uz tāds, nu, kad safilmēt savējos un salikt. Instagrams pilns, ka tas latviskā versija nav. Vēl nav. Jā. Jā. Pie viesiem, ko domāt, ir par sekot līdz vadīt, nu, būtībā viņi sekos vadītāju dziļumam. Arī savā ziņā, ja tu ļoti daudz nāks saturtā, tad īsumā tu noteikti arī diezgan lielu dziļumu, sarunas dziļumu. Un tie cilvēki ies līdz tam, cik dziļi jūs ejat. Un ja jums ir ļoti brīvi un atvērta saruna, ja tie cilvēki, būtībā mēs automātiski jūtam, ar kādiem mēs esam telpā. Un tas nozīmē, ka viņi ies līdz tai sarunai. Un būs ļoti skaista saruna. Ja justies brīvi pēc iespējas ātrāk, tas nozīmē, ka... Vai gudri. Pārāk brīvi. Ko es citreiz varu ieteikt? Iespējams, pirmās 10 minūtes no tā, ko mēs sāksim, būs tā kā metams ārā. Tā kā ir viss ok, fine. Pieņem to, kad ir bijis ļoti, es pat teiktu, pārsvarē tā, kad jau kaut ko ierunā, kaut ko mēģina, tik jūt, ka nav tas ritms, tad apstājamies un sakam, vienkārši mēģinam vēlreiz. Pēc pirmajām, piemēram, 15 minūtēm, vienkārši pirmā daļa ir ārā. Citreiz viņi dara, citreiz viņi nedara. Vienīgais mindsets, ko es redzēju, kas palīdz vislabāk, ir, pirms mēs sākam filmēt, iedot man to domu, šis ir melnraksts. Jā. Un tie pirmie jautājumi labi jāizdomā, lai labi ieskrienās. Jā, nu pirmie jautājumi aiziet forši, un forši ievadiņš viņš aiziet, jā. Bet bieži esmu pamanījis, kad saka, šis nav tīraksts, šis ir melnraksts, vienkārši pamēģinam, kā ir, un gandrīz vienmēr tas arī paliek kā tīraksts. Jo tad, kad neuzliek spriedzi, ka šis ir tīraksts, un tagad tas, ko mēs ierakstīsim, ritīgi arī būs. Bet, kad pasaka, mēs pamēģinām, un tas vienkārši 9 no 10 reizēm tas arī paliek kā tīraksts. Jā. Un ko vērts tiem viesiem arī pastāstīt vairāk ir, ja jūs gribat, lai viņi jau atnāk kaut cik sagatavojušies, arī iedot tās tēmas viņiem, nu, kad jūs par šo plānojat runāt. Dinamika, nu, to mēs redzēsim uz vietas, arī atkarīgs no cilvēkiem, bet tas arī tas jautājums, kas bija arī tev par dress kodu, ir vērts padomāt, jo viņi jau arī savā ziņā reprezentē. Ja jūs sakat, ka šis ir black tie, tad visi nāk uz valkā un sapucējās. Ja jūs sakat, ka šis ir vienkārši brīvā stila, tad atnāks katrs, kā viņi atnāks. Nāk kreklos vai tur kleitās, tas vienkārši tīri. Jo ir bijis, ja cilvēkam nepasaka, ka viņš atnāk baltā, saņucītā tēkaklā, jo vienkārši tāds viņš tajā dienā ir. Tas vienkārši par to padomāt, nodot vismaz to ziņu, kad mēs plānojam izstīties, piemēram, tur smart casual stilā. Double check vai nav tur kafijas traipi vai kaut kas tāds. Lai ir skolotāja ikdiena. Vispār arī. Jūs varat pateikt, par taisno izrāvām no klases, lai uztaisītu šo podcastu. Pēc idejas, jā. Nu, tad tas uzreiz atbilst tam, par ko mēs mēram. Tad tas uzreiz vispār. Tas ir, dress code vienkārši ir vērts apdomāt un nokomunicēt, jo tam cilvēkam jau tāpat galvā būs doma. Un pateikt arī viņiem, ja būs make-ups, pateikt, būs make-ups, vai arī jums palīdzēs ar matiem, vienkārši pateikt to domu, kāds jau izdara to pats. Bet kāds saka, būs make-ups, tad es šodien nemaz nedaru, es vienkārši atnākšu laicīgi. Un pateikt, cik laicīgi pirms tam ierasties, jo make-ups aizņem daudz laika parasti. Jā. Un tas nozīmē, ka, ja to dara 40 minūtes, un ja jūs esat 4 cilvēki, mēs jau runājam par 2 stundām jau bišķi vairāk. Tādā ziņā, kad vīriešiem tas plus mīnus parasti 15 minūtes. Jā. Bet, ja ceļš jau vēl mati, tad tas vienkārši par to vienkārši nokomunicē to ierasties laicīgāk. Jā. Bet tagad 10. mēs sākam, vajadzētu sākt visu. Nevis vajadzētu, ir jāsāk 10. Tad sanāk... mums šeit vajadzētu būt kā tehniski, lai iekārto telpu un visu salikt. 8 jau būtu jau tāds jau vēlākais. Jo, kamēr mēs... ir 8. Mēs sākam ar visu grimēšanu. Jūs sākat, mēs sākam, tā ar būs. Priekš pirmās reizes man pat forši mēs varam vēl mazliet ātrāk, piemēram, tur 7:30 vai kaut kas tā. Vai arī mēs pabīdam mazliet vēlāk to sākumu uz 11. Un tad mēs arī 8 sākam, 11. Būtībā, ja 11. sāksim tā, tas ir tas, kad ieslēdzam kameras. Un pirmajam podkastam, cik tur laika vajadzēja? Vai visu to materiālu savā? Jūs varat pieņemt lēmumu, vai mēs limitējam podcastu laikā, vai limitējam, piemēram, saturā. Jums varētu būt enerģētiski grūtāk, ja 2 filmē tīri saturā limitē. Jo, piemēram, varētu pirmā ir tik ilgi aizrunāties, un otra tikai vairs nebūs interesa. Tā kā, piemēram, ja jūs pieņemat lēmumu, ka viņš nav ilgāks, piemēram, par stundu. Tā mūsu runāšana nav ilgāka par stundu, un tas vai gala produkts. Piemēram, jūsu gala produkts. Jā, gala produkts nav ilgāks par stundu. Tas nozīmē, ka ieraksts varbūt arī tieši stundu, tas tā ir gadās, ka neko baigi negriež ārā. Varbūt tā būs stundu 15, varbūt arī stundu 30. Es teiktu, uz vienu rēķinam 1,5 stundu. Jā. Ir droši vien pauze, grima atjaunošana, tad ir otra reize, ne? Jāpēd arī. Kaut ko apēst, banānu,
varbūt kādam ko kafiju iedzert un tā. Bet, tas ir tīri, lai atjaunot kaut kādu cukuru līmeni ķermenī, lai būtu kaut kāda enerģija. Ko neēst pirms filmēšanām? Šitais Ķiploks un kotlets no kotletēm atraugas nāk. Ķiploks ir tādā ziņā, lai visiem, kas tev sēž tuvu pretī un sarunājas, varbūt, lai ir ērtāk. Jā. Ja jau zini to, ko ēd un ko nē, tad labāk jau ēst to, ko zini, kas tev būs viegli. Nu, tā kā, varbūt ir kaut kādas smagas karbonādas nevajag, jo tad tur sēž, visas asins ir aizgājuši kuņģi, un tur sēd beigās un visu, ko tu domā, kā mājās aiziet atlaisties. Tas, apmēram, viss tādos īsos kodolīgos punktos, ko es ieteiktu ņemt vērā. Apmēram, jā. Bet par to ēdienu, jā, tur, ja tu zini jau, kas tev labi strādā, tad forši viegls brokastis un varbūt ar to arī pietiek. Pie tehnikas, es domāju, mēs daudz ko jau šeit paspējām izrunāt, bet ir viens, protams, pielikt tos mikrofonus, kas ir uz tiem statīviem, bet man liekas, jūs stilam būtu daudz foršāk likt kaut ko šādu klāt, jo šeit skaņa ir konsistenti tā kā labāka, ja jūs vienkārši laiku kaut ko tur kustēsieties, tur lieksieties uz priekšu un nost, tāpēc visticamāk kaut ko šādu mēs izmantosim. Un par kamerām, tā kā tu esi vadītājs, arī kurš cits cilvēks ir, ja gribās nodot konkrētu message skatītājiem, tad var pasties vienmēr kamerā. Un tā kā pēc idejas tu pasties viņam sejā tam cilvēkiem, jo viņš jau skatās tev visticamāk telefonā. Bet es viņam sejā skatos vai kamerā? Ja tu skaties kamerā, tas nozīmē, ka viņam skaties sejā. Okay. Nu, tam cilvēkam, es domāju, skatītājiem, nevis operatoram. Jā. Pagaidi. Ja tu gribi... Es te, kad gribu uzrunāt skatītājus, skatos filmētājumā? Kamerā. Skaties kamerā, jā. 90% jau cilvēki visi skatās tikai telefonos, un tad, kad tu pastīsies kamerā, tad tu pastīsies man acīs. Tā ir tā doma. Un pārējiem ir tieši tas pats, ja gribi tā kā to message tā nodot. Bet pēc pārsvarā censties kameras ignorēt, cik vien iespējams, tas ir tā kā... Tas būs ļoti labi. Jā. Tikai vispār neuztraukties par viņām tādā ziņā. Nu, zinu, tas ir grūti. Jā. Nu, to ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt sākumā. Un pēc tam pierod? Pēc tam jau saprotu, ka... Jo sākumā kamēr mēs uztraucamies kamerām, tas nozīmē, mēs uztraucamies par sevi. Ar pierašanu mēs vairs neuztraucamies par sevi, jo mēs esam kaut cik jau pārliecināti par sevi, un tad kameras vairs nav svarīgas, jo mēs zinām, ka viņas tver to, kas ir. Nu, šobrīd tas, kas te notiek, baigi vairs man nesatrauc. Jā. Jo es īsti neredzu, tur notiek kustība, bet es fokusēju uz tevi. Tieši tāpat tas notiek arī pie sarunā. Exactly. Savā ziņā man arī likās, šis ir labs arī piemērs jums, ko redzēt, ka kamera tur staigā, tur kas par staigā, bet esošajā brīdī tas jums es neko nesatrauc, baigi nemaini. Sākums laikam bija tā, kad ir Sākums ir visgrūtākais, jā. Bet tu teici, 10-15 minūtes noņems nost. Nu, fine. Tas ir tas sliktākajā gadījumā, mēs izmetam pirmo daļu ārā. Kamēr vispār ieskrienās, uztaisīja ievadiņu tā, un tas viss ir ok. Tā gadā, ir ceļuši pirmajā reizēs. Ja tā ir otrā, trešā, tad vairs nav. Tad jau. Tā, pie saziņas tad parasti ir tas, ko es jau zīmēju, to aplīti, kas bija atpakaļ šido. Var, protams, uzrunāt jebkuru cilvēku, bet parasti jau ir apmēram tas viens. Šajā gadījumā būs ticamāk es, vai arī būs Roberts, kurš bija otrs cilvēciņš, kurš tā kā atbildēs. Ja kaut kādi jautājumi, man kaut kas tā neiet, kaut kas man vajag pārkārtoties. Un visu ietēsim pauzīt, salabojam un turpinam. Kā, piemēram, tagad man, spiež kaut kas. Skaidrs, ka es to nedarīšu, uztaisam pauzi, man jāsakārto. Tieši tā. Jā. Nē, cilvēki, kas vienkārši sēž un tur. Nē. Es tagad domāju, kā man tagad pacelt vai pēc tam. Es nedarīšu. Jā, tad vienkārši ir par to, ka labāk ir uztaisīt pauzīt un ok. Vienkārši citreiz tur ielido mušas kadrā, viss kaut kas gadās. Un kā beig padzīt kaut ko nost no kadra tā. Ja kas trūkst, iepauzējam un pēc tam vienkārši turpinam. Man liekas, ka nav bijis gan nekas tāds, ko nevarētu atrasināt. Tikai tad, ja ir aizpagājušajā bija filmēšanā kaut kur netālu, cilvēki pēkšņi sāk mūziku vajag skaņu spēlēt. To nevarēja pēc idejas tā kā uzreiz atrasināt. Bet mēs sapratām, ka mikrofonos to dzirdēt nevarēja. Tad beigās arī ok. Tāpā dzird, mazliet uzmanību novērš, bet mikrofonos skaņa iekšā neatnāca. Tas tāds, jā. Pa tāpā mēs runājam, iekārtot pāris stundas pirms tam, tehniku uzstādīt, tas parasti arī vismaz ir pusotras, 2,5 stundas. Ir cevišķi pirmajā reizē, otrajā reizē tas ir vismaz stunda vai pusotra. Tas ir daudz ātrāk, jo mēs jau zinām, ko mēs gribam. Esam atšifrējuši. Un pēc iespējas klusāk tālu, protams, jā. Ir būtībā palicis pēdējais lauks, kur es gribu ieskicēt tīri priekš jums pašām, jo šis ir tāds, tā kā jums ir atsevišķi cilvēks kā Katrīna. Jā. Fine, jūs pēc idejas, tadā, Katrīnas misija. Jā. Jo tas iet pārsvarā ar visu, ko mēs varam darīt ar to materiālu, es gribu ieskicēt. Viens mums būs šajā gadījumā, pirms viens garēs 60 minūšu video.
Tas garais papām. Viņu mēs varam likt iekšā Facebookā, YouTube. Tur paņemsim pretī easy. Facebooks ņemsim pretī un arī YouTube spējam pretī. Tu domā, tas 60 minūtes? Jā. Okay. To tu domā, ka easy paņems labi? Jā, viņš paņem. Un ja jūs pēc tam varat izziņot viņu caur e-pastu vai PR vai Delfos, vai jums ir kontakti, un jūs varat tikai ka mums ir šitāds podcasts par šādu tēmu, un viņi gatavi ielikt savos kanālos, super, ticamāk, viņi paņems pretī šo YouTube tāpat. Tas, ko jūs varat darīt, plus ielikt to savā mājaslapā. Ar tieši to pašu embed kodu. Jūsu mājaslapā viņš ieliekās iekšā. Caur YouTube viņš ielieks jūsu mājaslapā. Jūs varat likt uz savu serveru, tad ne obligāti, bet varat arī integrēt caur YouTube. Izmantot amerikāņu resursus šajā gadījumā. Tas, ko mēs no šī vēl darām, mums ir, uzrakstīšu vārdu Reels, jeb īsie, ir tas, kas jau aizgājis diezgan visiem jau, laikam, pašsaprotā līmenī, ir 16:9, kas ir šis formāts, horizontālais un vertikālais. Un var likt arī to kvadrātiņu pa vidu, ja gribās 1:1, bet ar šiem diviem es teiktu jau pilnīgi pietiek. Es savējos, un arī jau pārsvarā jau visiem klientiem, mums ir tikai vai šie divi palikuši. Citreiz Facebookā gribās, lai tās kvadrātiņš, var arī to, protams, taisīt, bet pārsvarā šiem diviem pietiek, un arī Facebookā. Šis iet Facebooks, Instagrams, TikToks, labi, es pierakstīšu te, līdz 3 minūtēm, jo garums tur ir svarīgs pašlaik. Tas pats LinkedIn, ja jums ir vēl, viņš tur iet iekšā. Man liekas, kanāls pazudis. Kurš pazudē? Jā. Tas, kas ir līdz 1 minūtei, tas ir tas, kas ir YouTube short. Tas ir tas, kas nāk šeit. YouTube vēl neņem pretī garāks. Facebooks tikko un Instagrams paziņoja, ka viņi paņem līdz 3 minūtēm. Man liekas, Latvijā tas vēl nav atnācis. Bet tur ir likt iekšā viņus kā postus. Tad viņš atļauj. Arī var līdz 10 minūtēm pat viņus likt iekšā. Cik cilvēku uztver? Man liekas, 2 minūtes bija kādreiz teica, ka vairāk viņi nenoskatās. Tā pēdējā minūte paliek tieši nekur. Būtībā tas apakšā šeit ir pēdējais. Analytics. Analītika. Un šis ir tas, kas mums būs jāskatās. Tā līkuma parasti ir šāda. Sākumā skatās, un tad ir kaut kādi cilvēki pazūd. Atkarīgs no satura. Un atkarīgs no tā, vai tas ir ja es klausos to, kas man interesē, mēs skatāmies. Filmu mēs uzliekam un noskatāmies 90 minūtes. Tā kā nav tā, ka mēs pēkšņi pēdējā minūtē atlicam no viņas. Jā. Un šis ir diezgan līdzīgi. Ja es uzturēju pa tēmu un man viņa atverās un cik interesanti, un tur ir vēl klāt un uzmanību notur, tad forši, mēs jau skatāmies. Vai arī tad varēs saprast, ka tā tēma nedara. Respektīvi, kad sākums un tā ir tā analītika. Tā kā būtībā atbildi ir, mēs meklējam, ko skatās, un no šī ražot nākošo, taisīt nākošos. Jo mēs zinām, ka šīs tēmas tad rezonē. Vislabāk man tā pieeja tā arī patīk. Es, kad testēju, piemēram, saviem, man ir apmēram 15 līdz 30 mazie videos, viņus saliek iekšā, vispār neiespringst, pēc 2-3 mēnešiem es paskatos uz analītiku, izvēlu ārā tēmas, šitās 4 īstumā rolē. Un tad es uz tām nākušajā reizē domāju, un es runāju tālāk jau. Tu viņus izvēlas no tām 16 minūtēm, no tā garā satura, tu izvēlas tos visus, ja? Jā, bet tie ir tādi, bet tas, kur es viens pret kameru, piemēram, kad es runāju. Vienkārši ir ar operatoru kopā, mēs bērnam 2 stundās ierunājam 30, cerēt pat vairāk mazos video, un tad viņi aiziet pasaulē, un tad es pēc tam pastos, kas rezonē un kas nē. Ļoti bezpersoniski un analītiski es uz saturu jau skatos. Tādā ziņā. Bet tieši storytelling tur tas personīgais ir atkal. Tieši ko pateikt, tas tāds. Bet šis būs tāpat cits formāts, tāpēc, ka tur ir 4 cilvēki. Tur nevarēs sagriezt to 60 minūtes tik daudzos tais mazīgos. Mēs varbūt arī nezinām. Iespējams varēs, jā. Es teiktu vidēji, es varbūt pierakstīšu šeit, vidēji 10 reels no video noteikti. Es domāju, ka var izvēlēt. 5 noteikti var dabūt. Labi, es varbūt rakstīšu tā. 5 līdz 10. Tas ir tas, ko var dabūt gatavu. Uzmanību var noturēt viņiem ilgāk, ja mēs liekam klāt subtitrus. Manā gadījumā es novērstu, tas izmā 5 reizes vairāk uzmanību ir. Tā kā ar subtitriem. Kā to dara? Ir viens veids manuāli, bet mēs izmantojam jau tādu, ka softwares programmu, kas viņš jau būtībā atpazīst latviešu valodu, kas ir paveicies, AI ienācis pasaulē. Viņš atpazīst latviešu valodu un pēc tam vienkārši jāiet vēl gramatiski pāri. Ja viņš visu neatpazīst līdz galam. Un būtībā tad, kad viss materiāls ir gatavs,
tad viņi laiž caur šo softveru un viņš palīdz salikt subtitrus. Bet tu lietas tad laid cauri arī tās 60 minūtes visus Nē, visu nē. Nē, var laist arī visu, bet es nezinu, vai to vajag. Stundas video subtitrus iziet cauri, var aizņemt 5 stundas apmēram pēc tam. Kurš arī īstenībā ir tas cilvēks, kurš pēc tam iziet cauri un tiešām, tā kā, ok, šis ir gramatiski pareizi, tematiski pareizi un tā, tur stila kļūdas un visi komati un viss pārējais, jo tas jau nāk. Robots izdara daudz, bet ne visu. Šis ir tas, ko es tagad saku, kas ir tāds labs packagings domājot ar to, ka, jo no šejienes, ja jūs ieliekat arī web, tad viss pēc tam vēd apmēram šeit. Vai arī uz to jūsu kanālu, kur jūs izvēlaties. Jo tie materiāli vienkārši ziņos par jums, un cilvēki vairāk nāk skatīties uz jums, un viņi gribēs šeit diskutēt, komentēt, asināt savus ilkņus pret jums, tādā ziņā pret jūsu vērtībām, pret jūsu, viss, kas jums ir, tas notiks līdz. Tas no Instagram atkal. Tikko pierakstījos, bet... Varbūt, bet tu varēsi pāršērot. Tad, jā, es saku. Kādas kļūdas šeit var pieļaut? Var kaut kādas? Tieši pašā saturā? Jā. Vai arī tu to nokontrolēsi? Nevar. Nē, es jau nevaru nokontrolēt, kā cilvēki to uztver. Nē, to man nevajag. Jā. Tas nav tas mērķis. To no jūsu puses ir, tas, ko vajadzētu jums pašiem piekontrolēt klāt, ir konteksts. Es gribēju angliski rakstīt, bet latviski viņš nezināt. Konteksts, kas būtībā ir tas papildinošais teksts. Video virsrakstīņš un tas, ko jūs papildināt to tekstu klāt, ko jūs pierakstat viņam. To būtu labi un arī savā pusē izdarīt. Vai arī, vai tā ir Katrīna, vai jums ir kaut kāds tur outsourcots marketinga uzņēmums vai kaut tāds, tad tas ir tas, ko viņi varētu izdarīt. Šeit var savā ziņā, viņi var nerakstīt, bet viņi var arī pierakstīt. Tas palīdzēs saprast mazliet vairāk. Tekst plus message tam mazajam. Jā. Tas apakšā, kas nāk tas teksts. Paragrāfiņš viņš īsais. Jā. Ko es tu nepierakstīju, var arī vēl likt iekšā mūsu platformā X, protams. Un Threads, jo arī tur jau liek, un ir jaunais X alternatīva, Blue Sky ir uzradies, un ir vēl viss kaut kas jau ir. Ir vēl viena lieta, kas no šī, ko nepirakstījām, ir viena versija, kas mums ir Spotify, kā audio. Kas būtībā tikai audio tiek līdz tur. Un tur arī vajadzēs to papildinošo tekstu, kas ir virsraksts un āpašā. Tas ir precīzi tāds pats teksts tā kā video? Jā. Tas, kas mums paliek, ir tālāk, ja vismā jums izdomāt, ir te apmēram ir tas jūsu e-pasta marketings, ja jūs izziņojat, jūsu tās PR aktivitātes, kā jūs izziņojat. That's about it. Bet es ieteiktu uzlikt tādu kaut cik lielu uzsvaru. Varbūt, ja ne sākumā izdosies, tad pēc tam sākt, jo pēc pirmiem ierakstiem jums būs noteikti vairāk drosmes un pārliecības. Tas nozīmē, ka lielāks spiedienu uztaisīsiet pēc tam uz šo izziņošanu, pirms un pēc publicēšanas. Ko tu domā e-pasta marketings? Jums ir kaut kāda e-pasta saraksts jau? Jā, ar vecākiem, no tā, kas mums ir uz turien. Tas arī ir jūsu e-pasta marketings pēc idējas. Viņi kļūst pie jūsu ziņašiem. Mēs esam uzražojuši šo skaisto saturisko materiālu, viņi varat padalīties sociālos tīklos. Un ja viņi visi padalās, milzīga auditorija vai sniedzat tādā ziņā ar īstiem cilvēkiem. Vai pietuvinātiem. Jo, ja vecāki dalās, tas nozīmē, ka viņi dalās ar cilvēkiem, kas varētu būt kaut cik līdzīgi viņiem, tad būtu tā auditorija plus mīnus, tur varbūt kaut kāda formējās ar to. Tur kopiena veidojas, viņi pārnes tālu. Jā, ļoti labi kustīgi. Un ja viņi dalās, tas nozīmē, ka ir izdevies diezgan kvalitīvi uzražot to saturu. Vai arī skandalozi. Vai skandalos, jā. Ja nedalās, tad ir jāsāk kāpēc nedalās. Tā kā šis bija pāris gadus apkārt, kad bija studija un bija darbinieki. Tā kā tādi in-house kā darbinieki. Vienā brīdī mēs pacēlām šo jautājumu, kāpēc jūs nedalāties? Un tad sāk rasties tas, ka nepatīk, nav kaut kas, nav. Un tad, ļoti interesanti. Un tad, kā tam mums jātaisa saturs, lai gribētu dalīties. Un tad būtībā pamainījās mums viss iekšējais saturs, kādu mēs ražojām, lai cilvēki, kas tur strādā, grib ar viņu dalīties. Bet to tu nevarēji zināt, bet es pirms tam nezināju. Tieši tā. Jo cilvēks ja viņš neredz, viņš nevarēs iedot īsti viedokli. Jā. Viņš izdomā to, kas neatbildīs iespējams realitātei. Tu iespējams uzražos to, ko viņš teica, bet tas joprojām nebūs tas, ko viņš gatavs dalīties. Citi vienkārši nedalās. Jā. Bet tad tu redzi, ka viņi iznāk kaut ko dalās šā vai tā. Kaut ko viņi tur šēro. Konkursu viņi šēro un visu kaut ko šēro. Bet tas ir vienkārši cits jautājums tajā PR un jūsu sociālo tīklu komunikācijā. Bet par to šobrīd filmējot video nav jādomā. Nē, tas ir pirmais video. Jā, par to nav ko satraukties.
Bet šīs lietas gan visticamāk būs. Par šīm jādomā. Aiz šīs robežas varat vēl nedomāt, bet par kontekstu, ko jūs rakstat klāt, par īsajiem video, un kur jūs viņu publicēsiet, un par to, ka tas būs video formāts un audio formāts. Par to gan jāpadomā, jo tas būs tur. Jā. Šī sadaļa jau daudz vairāk tad būs pie jūsu komunikācija cilvēki jau.